māsa arī, kad ļaunums palierinās no sakā ekumenisko draugu uzstāšanos vadījā. Bet man atklājās arī tas vārds, ka tur, kur palielināts jaunums, tur Elohims dod arī savu atziņu. Un man šī atziņa ienāca tāda, ka visa kristiecība dzīvo zem grieķu evaņģēlijā. Alfa un omega. Jo glābšana taču nāk no kurienes. Glābšana nāk no, protams, no Mašiaha, bet viņi nāk rakstos uzrakstīts no ebrejiem, no Alef un Tava. Un tāda man iznāca šī atklāsme, kuru, daudzi to nepieņem, bet daudzi arī pieņem. Un tā ir tā liela atmodā, kas nāk par visu pasauli. Visas šīs negandības ir darījuši šīs zemes ļaudis, kas pirms jums bijuši, tāpēc zeme ir apgānīta, ka šī zeme jūs neizpļāva, ka jūs to padarāt nešķīstu tāpat kā tie, kā ir izspļaujuši pagānu tautu, kas priekš jums bija. Jo ik viens, kas šādu no šīm negatīvām darīs, arī tās dvēseles, kas to darījušas, tās lai tiek izdeldētas no savas tautas vidus. Tāpēc sargājiet manus norādījumus, ka jūs nedarāt pēc negatīvas ieražām. Ka tie priekš jums ir, ko tie priekš jums ir darījuši, nedariet sevi nešķīstu. Es esmu Jud-Hē-Vā-Hē, jūsu Elohim. Lūk, šalom, es mazliet paturpināšu šo sacīto un gribu pievērst uzmanību lūk kādam lietai, kādam tādam diezgan svarīgam aspektam, kad šī atmoda, kura ir sākusies jau dažu labu laiku atpakaļ, 70, 70 vai pat vēl ilgāk laiku atpakaļ jāram. Ar tā saucamiem mesiāniskām atklāsim mesiānisko vārdu. Jā. Viņa tagad pārformējās. Viņa pārformējās par tieši uz Toras rakstīto pamata. Kas ir Mašiahs? Tātad no mesiāniskā kustības tā lēnām transformējās mašiahniskā kustībā, kas ir ļoti nozīmīgs šis beigu posms, kas man ir atklājies, šis beigu posms kā Alef un Tav. Mesiāniskam, jahudaizmam, vēl ir daudzas kristiešu graudiņi, tādi diezgan nopietni, kuri jāatmet, kurus atmest var izdarīt tikai, kas to var izdarīt, kas mūs visus attīra, kas mūs visus māca, kas mūs visus svētī, tas ir Elohims un viņa dēls, Ješua Mašiach, Ruach HaKodesh palīdzību, Svētā gara palīdzību. Un šī, kontekstā es gribu piedāvāt sākt šīs nopietnās lietas, kas ir aprakstītas daļai arī mūsu mājaslapā. Šī pasaule kā durvis vaļā un es stāvu caurvējām. Palīgā ņemot, lūk, šīs grāmatiņas. Ebreju jaunā derība, kur rūpīgi izstudējot viņu. Mēs atklājām, kas tad īsti ir šīs ebreju saknes, kāpēc tās ir tik vajadzīgas, kāpēc Elohims, Jud-Hē-Vā-Hē, El-Shaddai Adonai, visi viņa vārdi min tekstu caur pravieti Jeremijāhu 31. nodaļa, 31.
stāsts, 31. Teksts, kur viņš saka, ka dos jaunu sirdi, kur ir jāpievienojas pie svētās tautas, lai tiks izglābts. Tas atkārtojas arī ebreju jaunā derībā, ebrejiem 8. nodaļā, 8. pantā. Un tur ir transformēšana, garīgā izpausmes, iet cauri tieši cauri Ješā Amašaha pieņemšana un viņu atzīšana. Atzīst ar visu to, ko viņš ir sacījis Šaulam. Protams, mēs arī zinām, ka visu to, kas ir, ko runā Ješā, to viņam saka tēvs, jo viņš nevienu vārdu nepasaka no sevis. Tā raksts apliecina. Nu, lūdzu, nu Šauls saka, šo brīnišķo romiešu 11. nodaļas tekstu. Es lūdzu to ņemt vērā un izstudēt. Cikās konfesijās es neesmu bijis kristiešiem, es teikšu atklāti. Kad es pajautāju mācītājiem par romiešiem 11. nodaļu, atgādinot, ka viņi patās mani atgādinājuši, kad un paziņojuši un apliecinājuši pat, jā, kad viņi esot glābtie. Jā, mēs esam glābti, mēs esam piepotēti. Tad jautājumā, kur atrodas vispiepotēšanas formula jaunā derībā, viņi nezina, knibina nagus. Tā ir 11. nodaļa romiešiem. Un šī piepotēšanās nav tik vienkārša, kā to Kristība apgalvo, kad mums pietiek ar Jēzu Kristu pieņemšanu, ticībā viņam, mēs esam glābti, mēs esam piepotēti. Nē. Tā ir tikai viena puse, ko kristieši saka. Medaļas viena patiesības pusē. Parasti medaļā ir divas puses. Atcerieties, kā Ješua atbildēja farizējiem, kad viņi gribēja iekāst un jautāja par samaksu par nodokļiem. Viņš saka, parādiet man šo monētu. Viņi parādi monētam, kas uz tās ir rakstīts. Uz vienas puses Čeizars, uz otrās puses un viņš sacīja, un tad dodiet Cēžaram, kas pienākas Cēžaram, un Elahimam, kas Elahimam. Tāpat arī šeit ir pateikami dzirdēt atklāsmes 14. nodaļā sacītom, ka neviens netiek pie Tēva, kā tikai ar mani, es esmu ceļš, pacietība un dzīvība. Amen. Tā ir šī nedēļas viena puse. Bet kas ir rakstīts otrā pusē? Vai šī pusē? Tādā pusē to nezina neviens kristietis. Kamēr es esmu ticībā no 1994. gada, es neesmu dzirdējis tādu pozitīvu atbildi uz šo manu jautājumu. Kāds ir šis ceļš? Vai viņš ir aprakstīts jaunā derībā? Nerunājot jau nemaz par ebreju jauno derību. Jā, viņš ir aprakstīts, tik tiešām viņš ir aprakstīts. Un es viņu tūl pateikšu, kuru vietā tas ir Johanana 6, 44. līdz 45. pāns, kur ir sacīts, ka
Neviens netiek es nolasīšu. Es varu mazliet kļūdīties, bet es negribu kļūdīties. Johana evaņģēlijas, 6. nodaļa, 44, 46, 43, būtu labi no 43. Bet Ješua atbildēja viņiem: nekurniet savā starpā. Neviens nevar nākt pie manis, ja viņu nevēl tēvs. Tātad, kā to saprast? Tātad pa prieks ir kaut kāda tēva darbība. Tad, lai iepazīst tēvu, kas mums jādara, mums ir jāzina vārds. Bet lasīsim tālāk. Tātad es atkārtoju, neviens nevar nākt pie manis, ja viņu nevēl tēvs, kas mani sūtīs, un es viņu celšu augšā pēdējā dienā. Ir rakstīts praviešos. Un tie visi būs Elakima mācīti. Ik viens, kas tēvu dzirdējis un no viņa mācījies, nāk pie manis. Saprotiet, ko tas nozīmē? Tātad ik viens, kas tēvu dzirdēja, tā secība ir tāda. Ir jāzina tēvs, ko viņš saka. Protams, jāzina viss līdz mazākam sīkumā pat es teikšu tā. Un galvenais ir jāzina, kam viņš to saka. Un no tā, ko viņš ir pasacījis, no tā ir jāiemācās. Tā jābūt praksei. Nāk pie manis. Tikai tāds cilvēks var saņemt Amašjaha svētību, svaidību. Tātad, ko tēvs ir sācījis? Kam viņš ir sācījis? Protams, viņš ir sācījis savai izdarbētai tautai. Un kas tad būtu no tās tautas jāmācās? No tautas nav jāmācās. Ir jāskatās viņa, teiksim, tādas paražas, bet pats pirmais, kas ir jāņem vērā, jāskatās, ko viņš ir teicis savai tautsā caur praviešiem. Tekstā, Torā uzrakstīto, Tanahā, caur praviešiem. Un tie pirmām kārtām ir svētku laiki. Visādi iedibinājumi, kas ir aprakstīti Torā. Es atkārtoju rakstos. Raksti tie ir Tora. Tie nav Bībele. Tie nav Tanaha tulkojums. Tas viss attiecās tikai uz oriģinālu, uz īrita tekstu. Atcerieties to par vienu reizi un par visam reizēm. Mīļie, dārgie, ticīgie. Bībelē, lai kāda valoda tā būtu, tā ir tikai svētu rakstu komentāri. Nu, lūk. Un šeit mēs saprotam to, ka tikai tad, ja mēs būsim iemācījušies turēt pirmkārtā viņa baušus, viņa 7. dienu, viņa svēto dienu, kas ir derība, kas ir pirmais solis piepotēšanās pie svētās tautas, kas ir šie svētu laiki, kurus nav atmetis Ješua. Tikai tad,
Ješā ņem tevi un mani pie sevīm un māca tās atziņas, kas ir vajadzīgs, kas ved tuvāk pie glābšanās. Lūk, tāda ir šī secība. Un tāpēc ir izsilkots šis еврейский Новый Завет. Redziet, viņš ir izsilkots ebreju jaunā derībā. Un kopā ar viņa vārds manī, tā ir ģimenes kalpošana, Māra pieturos Mieroda Želtiņa vadībā, darbībā. Mēs kopā šo darbu publicējām. Un lūk, šo iegādāties var šo ebreju derībā, ieiet mūsu mājaslapā pasaulevaļā.lv un meklējot šos autorus, šos 3 cilvēkus, kas izplata šo ebreju derību, tie ir uzrakstīti šajā mājaslapā. Zvaniet, meklējiet, būs papildus impulss jums mācīties ebreju rakstus, tos nosaukumus, kas ved uz atklāsmi, jo tikai Ivita vārds, oriģinālais vārds, atklāja patieso garīgo nozīmi. Esiet svētīti, amen.